Labvakar, mīļie draugi! Nu ko, ir pagājusi vēl viena skaista, saulaina augusta diena. Un es saprotu, ka skatoties prognozes uz priekšu, varētu būt, ka tuvākā laikā šī bija pēdējā tāda ļoti silta un patīkama diena. Nu ko, vasara aiziet, vai ne? Un tāpēc man radās tāda doma, ka vajag kaut ko jums arī drusciņi ierunāt par šo. Aiziet vasara, tuvojas rudens temperatūras svārstības un naktis kļūst vēsākas, rīti mitri, vēsi. Un parasti cilvēki man saka, es jau imunitāti pa vasaru esmu stiprinājusi, lai ēdu visu laiku ogas, augļus, dārzeņus, daudz zaļumus, man visa kā pietiek un esmu vesela. Bet tikko rodas pirmās tādas krasas temperatūras svārstības, nes kāpēc liela daļa cilvēku uzreiz šķauda, klepo, iesnaini, un tad skaties jau nākošais tāds smagākas lietas, kad jau plaušu karsoņi un tā tālāk. Ko es ar to gribu teikt? Kā patiesībā tajos dārziņos, augļos, ko mēs pa vasaru apēdam, šobrīd ir daudz mazāk vitamīnu nekā kādreiz bija. Zeme ir izsīkusi, liela daļa cilvēku arī mazāk vispār lieto dārziņus, augļus uzturā, un līdz ar to organismā ir pastāvīgi deficīti. Mums tik tā šķiet, ka vasara mums dod visu. Sevišķi pilsētā dzīvojošiem tomēr sanāk, ka ieejot rudens sezonā, ir lieli deficīti un imūnsistēma nav gatava uzņemt visus iebrucējus, kas tūlīt nāks. Un tāpēc es augusta pēdējās dienās, pēdējās 2 nedēļās praktiski, pirms skolas apmeklēšanas, pirms dārziņa apmeklēšanas māmiņām ļoti iesaku dodiet pastiprināti vitamīnu kompleksus tagad tieši. Sāciet un dodiet, lai uz skolas laiku bērnam jau būtu kaut kāda mazlietiņa tāda kā atsperšanās organismā, jau viņš varētu būt spēcīgāks iekšēji. Jo tikko ienākam skolā, tikko ienākam dārziņā pēc vasaras, tur bērni apmainās ar visām savām, baktērijām, kas kuram savāktas pa vasaru kaut kur ceļojot un tā tālāk, kamēr visi bērni pa dārziņu vai pa klasi neizslimos viens otru to vīrusus, būs tās saslimšanas, kuram smagākas, kuram vieglākas formas, bet bez tā nevar izvairīties mēs nevaram. Lūk, un kas būtu svarīgi vispār lai bērna imūnsistēma būtu stipra? Kam jāpievērš uzmanība? To es parasti katru reizi arī saku. Pirmkārt, tas ir pietiekošs olbaltumvielām bagāts uzturs. Tas ir pamats visam. Nav olbaltumvielu, jaunas šūnas nevar veidoties. Arī imūnšūnām ir vajadzīgas olbaltumvielas. Saprotiet, visām šūniņām, kas mūsu organismā triljoniem šūnu, katrai šūniņai, lai viņa, kad viena beidz dzīvot, lai veidotos nākošā, nepieciešamas olbaltumvielas. Tātad olbaltumvielām bagāts uzturs katru dienu. Ja to pietrūks, ir ļoti labi mūsu kokteļi olbaltumvielām bagātie. Povermīls ar vaniļu vai ar šokolādi. Tālāk, noteikti vajadzīgas neaizvietojamās taukskābes. Tas ir omega un lecitīns. Omega vairāk visu šūnu veidošanai, burtiski arī pret iekaisumiem labi strādā. Lecitīns, lai aizsargātu gan aknu šūnas, gan lai laba atmiņa, lai bērnam būtu mierīgāks prāts, lai viņam būtu nervu sistēma stabilāka, lai būtu labāka uztveršana, mācīšanās, tā tālāk. Lecitīns ir pamats vienmēr. Man ir daudz piemēru, kur bērni pa vasaru 2-3 mēnešus palietojot lecitīnu, ļoti ātri atgūst valodu, kaut gan pirms tam bērns, piemēram, bērnu gribēja aizvest, piemēram, uz palīgskolu, jo viņam bija problēmas ar runāšanu, ar izteiksmi, runāt. Tad bērns pa vasaru lietojot lecitīnu, 2-3 buņģiņas izlieto un rudenī
šprehait, kā saka, kā zirņi, kā pupas birst vārdi no mutes. Viss sakārtojas, tā kā tam ir liela nozīme. Nākošais vitamīnu un minerālu vielu pietiekamība. 12 vitamīni un 12 minerāļi, lai būtu katras dienas uzturā. Vai nu, ja nav uzturā, tad lietojam superkompleksu, kurā ir 12 vitamīni, 12 mikroelementi, tātad arī dzels tai skaitā. Tiem, kam ir, varbūt mazliet zemāks dzels līmenis, tad ļoti labi palīdz uzturēt profilaktiski imūnsistēmu. Tāpat arī mūsu Power Meal kokteilī ir visi šie vitamīni, minerālu vielas, arī zaļajā Power Green kokteilī, kas ir bagāts ar šķiedrvielām un arī fermenti tur iekšā, tur ir daudz vēl citas labas lietas. To lietojot arī bērns uzreiz jūt enerģiju un kļūst arī tāds mierīgāks, stabilāks. Kas ir īpaši jāpiemina, tas ir D vitamīna līmenis. To jālieto atsevišķi. To nevar kaut kādos kompleksos uzņemt, jo kā mēs zinām, D vitamīns ir, par to es parunāšu tālāk, tas ir īpašs, ne tikai vitamīns, arī hormons. Vēl skatāmies dzels līmenī, lai bērniem nebūtu anēmija. Ja būs anēmija, viņam būs nogurums visu laiku, viņam būs skābekļa trūkums, jo, ja nav dzels, tātad nav skābekļa. Un līdz ar to ļoti daudz funkcijas vispār nestrādā. Dodam bērniem cinku. Vienu tabletīti dienā pilnīgi pietiek, lai stabilizētu un darītu stipru imūnsistēmu. Tālāk, te der arī aizsarg formula. Mums ir tāds labs vitamīnu un minerālu vielu komplekss. Taisni rudens sezonā ļoti labi. Vēl atceramies, ka ja trūkst joda, vairogdziedzeris var nestrādāt kā vajag. Ja nestrādā vairogdziedzeris, tātad visa hormonu sistēma iet pa pieskari un sākas daudz citādas problēmas. Tāpēc mums ir jodu saturošas tabletes, kelps. Ļoti vienkārši. Vienu kapsuliņu dienā pilnīgi pietika. Par D vitamīnu vairāk. To sauc arī par hormonu. Un tas regulē mūsu organismā vairāk nekā 2700 gēnus, gēnu darbību, funkcijas. D vitamīns regulē kaulu, šūnu, osteoblastu un osteoklastu funkcijas un darbību. Tas piedalās kalcija vielmaiņā, sintezē parathormonus, stimulē monocītu un makrofāgu funkcijas, kas ir imūnšūnas, kuras iet uzreiz cīņā, tikko ir ienācis mums kāds vīrus vai baktērija. Bet, ja nav D vitamīna, imūnsistēma to nevar izdarīt. Sintezē pretmikrobu peptīdus. Ja D vitamīna līmenis ir zem 20, organismā nevar būt nekādu imūnā atbilde vispār, nekāda aizsardzība, jo imunitātei pie tāda D vitamīna līmeņa nav spēka cīnīties ar iebrucējiem. Tad nevar arī notikt nekāda autoimūno slimību profilakse, nav pretiekaisuma atbildes. Un D vitamīns, kā mēs zinām, nomāc šūnu proliferāciju, tātad nepareizu šūnu dalīšanos. Ja jums jau ir kaut kādas aizdomas, ka var veidoties kaut kādas audzēji veidojumi un tā tālāk, tad D vitamīns ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams. Tas ir uz visiem attiecās, ne tikai uz bērniem. Mēs tagad it kā vairāk par bērniem, vecākiem stāstu, bet atceramies, ka mēs paši, tieši tādi paši organismi esam, arī mūsu organismiem visu to vajag. Un ieteicamās ārstnieciskās D vitamīna devas bērniem, tad, ja jau ir D vitamīna deficīts. Līdz gadiņam tās ir 2000 vienības dienā. Un vismaz 6 nedēļas bez pārtraukuma jālieto. No gadiņa līdz 16 gadiem tātad 2 līdz 6000 vienības dienā. Arī ieteicams 6–8 nedēļas. Pēc 16 gadiem parasti tās ir 6 līdz 10 000 vienības, skatoties, cik liels ir to D vitamīna deficīts, un lai viņu tā kā paceltu un tad noturētu, tad vismaz 8 nedēļas lietojam šādas devas. Un profilaktiskā deva, tātad, ja viss ir kārtībā, tad ikdienā līdz gadiņam bērnam 500 vienības, un no gada līdz pat 18 tur pietiek 1–2 tūkstoši vienības dienā.
Lūk, lai stiprinātu imūno sistēmu, kura dzīvo mūsu sarunu traktā, neaizmirstam par labajām baktērijām. Un manā kompānijā tādas ir 3 veidu. Varat man pajautāt, tās iesaku pilnīgi visiem no zīdaiņa līdz sirmām vecumam, visiem imūnsistēmu jābaro zarnu traktā. Jā. Tāpēc jau pēc 5 mēnešiem bērnam var dot 1 kapsulu dienā, līdz tam puskapsuliņu dienā, praktiski pēc dzimšanas jau labās baktērijas iesaka dot, lai veidotos stabilā mikroflora. Un pēc gada 1-2 kapsulas dienā profilaktiski lieliski uzturēs bērnā sarunu trakta mikrofloru. Neaizmirstam arī par kalciju, jo to patērē organisms katru dienu, un it sevišķi jau no pirmajiem dzīvības mēnešiem sākam dot kalciju. Es ceru, ka bērnu ārsti jums to iesaka, jo bez kalcija nebūs stipru kaulu. Un kalcijs piedalās arī ļoti daudz citās funkcijās, tā ka visu šo te pievienojam. Lai visiem laba veselība, baudam vēl vasaru, ēdam augļus, dārzeņus, piedomājam pie tā, vai bērni tiešām ir labi atpūtušies, sasauļojušies un tā tālāk. Ja nē, savlaicīgi tiešām pirms vēl aiziet uz skolu, pirms vēl saķer visus citus vīrusus, baktērijas, pieliekam klāt vismaz pāris produktus, kas ir vitamīni, minerālvielas, cinks, D vitamīns. Un tad būs vienkāršāk ieiet rudens sezonā, ieiet mūsu temperatūras svārstībās, un bērniem nebūs jāslimo ilgstoši. Par to esmu pārliecinājusies, jo tie, kas sāk lietot savlaicīgi kaut ko profilaksē, viņi, ja saslims 2-3 dienas, atkal atgriežas skolā vai dārziņā. Bet tie, kam nav balstīta šī imunitāte, tad jārēķinās vismaz tur 10-15 dienas, un tas māmiņām, kas ir vēl darbā pie tām, vispār nav patīkami. Tāpēc domājam savlaicīgi, sevi saudzējam tagad, barojam un rudenī ieejam forši, veselīgi un enerģijas pilni. Paldies!